Čau visiem! Nu ko? Es esmu beidzot YouTube'ā. Personīgi es ar Eleven Workshop nosaukumu. Paldies Robim, kad viņš mani pierunājis. Viņš daudz centās. Viņš teica, nečakarējies, davai, rādi, ko tu dari. Un jā, nu te es esmu un baigi jūs negarlaikoši ar garām vienmuļām sarunām. Īsumā šeit redzēsiet par manu garāžu, par mani, par maniem projektiem, par klientu projektiem. Un ceru, ka jums būs rītīgi interesanti. Pastīties, ko tad mēs darām, ko tad mēs piedāvājam. Varbūt arī jums vajadzēs pakalpojums, ko mēs dodam jums. Laika gaitā, caur visiem video, tad pastāstīšu, kas mēs esam, ko mēs piedāvājam. Un pirmā sērija būs par bīteri, winterbīteri. Esmu nopircis savu jaunu winterbīteri, gribu jums viņu parādīt, apstāstīt. Un šajā sērijā būs par to, cik tad pa lielam maksā vidēji winterbīteris, ko nopirkt normāls. Ejam skatīties, ko es esmu nopircis. Zinu, ka kaut kad 2 gadus atpakaļ Robi sērijā teica, ka nekad mūžā vairs nepirkšu žurku, bet es sēžu žurkā savā jaunajā bīterī, kuru gatavojam jau apskatēji. Kāpēc žurka? Tāpēc, kad 48 pārdevu. 48 īsti man nepatīk. Man patīk, bet nepatīk tas, ka viņš ir dīzels un kaut kā nebija ērti forši un pārdevu tālāk cilvēkam. Un domāju, ko lai pērk nākošo. Un tā kā man ir taksis vēl, es domāju, ka jāņem laikam žurka un gribu universāli. Jo unīts man vispār patīk kā tāds, kā met šķībi, šistās labi. Un tā runā vēl to, kad inerts esot labāk unīt. Un to pārbaudīsim. Nu kā jā, es nopircu sev 97. gada, ja nemaldos, 2.8 strokeru žurku. Tepat Liepājā, tālu nevajadzēja meklēt. Meklēju ilgi, bet atradu Liepājā par kaut kādu noteiktu budžetu. Un šajā sērijā gribējuši jums parādīt, cik tad maksā īsti nopirkt bīteri un normālā stāvoklī uztaisīt viņu, lai ir labi winterbīters, cik tas viss mums maksā. Tālāk samērīsim jaudas, salīdzinot strokeri ar standarta 2.8 pie garām. Un tad mums būs foršs noslēgums. Liksim virsū Winterbīter Edition uzlīmes. Tas arī var būt, ka jums patiks. Tā kā sekojiet man līdzi, atbalstat mani un bliežam. Nu ko, esam jaunā dienā. Dienā, kad žurītim vajag beidzot izdarīt apskatu, ne? Mums vajag apskatīt, lai mēs varam pilnvērtīgi močīt normāli visu ziemas sezonu. Tā kā mums jānovērš 5 dzīvnieki. Man vēl ir lapa, ko mēs esam izdarījuši. Vēl tikai 1 punkts ir atzīmēts, kas ir izdarīts. Bet tā kā mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dzīvnieki. Varētu teikt, ka pa sīkumiem mums nav nekas jāmetina, paldies Dievam, bet ir tādi arī nepatīkami. Šeit pastīsimies, kas te mums te ir. Jep, tā mums sanāk, kas mums te ir priekšējais tilts. Neatbilstoši brēmešu pārvadu šļūteņu stiprinājumu. Tas ir mums šitas. Tā, redziet, šitā ir jābūt. Un šitā mums ir uztaisīts. Sanāk, kad Edijs jau ir to problēmu sataisījis. Kas mums tālāk ir? Nav sasniegt noteikti stāvbrēmežu vērtību. Nav mums ručaks. Ručaku pievilkam. Ručaks ir pievilkts. Tā, ejam tālāk. Kreisās tuvās gaismas nav noregulētas. Tās mēs vēl noregulēsim. Nedeg labais brēmežu lukturis. Tas ir laikam standarts, ne? Žurkām, ka nekas nedeg. Tā, maucam tālāk. Nedeg atpakaļ gaitas lukturs, tāpēc, ka mums nemaz nav atpakaļ gaitas dačiks, kurš izrādās bija kārbā nolausts. Un tagad mēs tieši strādājam uz šito jautājumu. Vilksim provodku, jo tur mums jābūt ir apakaļ gaitas dačikam kaut kur augšā, kurš bija nolausts. Reiku, redziet. Bet mums sanāca veiksmīgi reāli viņu renomēt un ievilksim vadus un viss būs forši. Tālāk nav obligāto pakļauju atstarotāju. Atstarotāji mums ir. Atstarotājas nobrikām jaunas pasūtījām. Arī rekrutās, kur bremzītes var nostiprināt, bremžu šļūteni. Tā, kas mums te vēl ir? Drošības gaisas pilvens nav, tāpēc, ka mums ir sporta stūra. Liksim stūra ar airbegu, jo šis ir viens no pēdējiem gada modeļiem ar airbegiem. Un tad mums ir skaņas signāls vai skaņas signāla ierīce nedarbojās. Mums nav taurīte. To arī uztaisīsim uz pogu. Un viss būs kārtībā un bliezīsim uz apskati. Tā kā ķeramies klāt pārējiem darbiem.
Un sapratām to, ka Edijs īstenībā jau daudz ko izdarījis. Jūs noteikti tagad visi nīdēsiet, Arči, kāpēc tu pats nedari? Arči, kāpēc tu pats nedari? Man nav laika, un es nemāku. Nu labi, es mācētu mācēt. Ja man vajadzētu krāsot, tad es noteikti darītu pats, bet es Edijam uzticu skrūvēšanu un visu tādas lietas, jo paralēli vēl kaut kas jādara. Nu, aplīmēt, ja es aplīmēšu pats, jo mums būs arī dizains Winterbeater, kur Edijs nevar sagaidīt. Nu, bet, protams. Mums īstenībā viss kaut kas būs šitai žurkai. Uzlikšu arī jums visādi saraksts, cik tas viss maksā, cik tam maksā īsti kaut cik normālu Winterbeateru uztaisīt, lai var normāli smelt. Edīt, tas dārgi vai lēti? Kā kuram? Kā tas ir? Nu, ja tu vari pats izdarīt, tad tas ir, protams, daudz lētāk. Ja vēl jau jāparagas kaut kas. Nu, tas arī, jā. Koši mēs tagad taisam apakaļ gaitu, lai mums deg. Es tu bišķi stāstīju, bet Edī, kā izstāst tu, es viņam teicu, ka kaut kas bija norauts, parādīja to skrūvi. Nu, karoči, te bija kādreiz bija nolausts apakaļ gaitas, tas, slēdzis kārbā. Karoči, to veco zarnu es dabūju ārā, pasūtīju jaunu slēdzi ielikšu. Prelotku bija nokniet, atjaunojam prelotku un gan jau degs tagad. Točni, jā? Nu, tā es esmu iecerējis. Mums te pizvik vienāk. Neļauj, strādāt. Šis ir tas čals, kas Eleven Workshop garāžu izstājas. Jūs redzat apkārt jau smukās baltās sienas, tas ir viņš. Bet viņš nav pieejams, varat nerakstīt man. Viņam galīgi nav laika. Kroči runā, ka šitas ir 2.8 strokers, bet to mēs pie garā pārbaudīsim. Edī, kā domā, tas ir strokers vai ne? Nu, tu jau teici, ka viņš labi ir. Ir labi, jā. Ja nekāda vaina, jā, viņš ir bijis zaļš, tagad ir sarkans. Īsā, bet ir normāli, puikas nokrāsojuši. Paskatieties pa to visām iekšā. Īstenībā es te bišķiņa mašīnā ierunāju, ka ķipēs es nopirku žurku, bet vēl neesmu apgājis apkārt un parādījis, ko es īsti nopirku. Kaut gan mēs jau esam daudz ko sataisījuši. Jo sākumā es biju ļoti slings vispār kaut ko filmēt. Un negribēju filmēt, bet Edijs teica, davai, ņem kameru, filmē, es gribu ritīgi YouTube'ā tik. Tilts samainīju. Tāpēc bišķiņa ātri iziešu cauri, ko tad es esmu nopircis. Pirmkārt, jūs redzat, ka viņi ir sarkana, jau ar melno apskati, kura beigsies visam drīz. Un par divniekiem jūs esat informēti. Īstenībā pat ļoti labā stāvoklī. Apskats Čeļika teica, ka īstenībā pat ir zolīta žurka. Pat rūsas. Jūs te bija ielicis tik tā kā un visi jau teica, nav, tev nebūs žēl, tev nebūs žēl. Bet nu pēc tam jau žurka ir jākāpj un jābliež. Man tā liekas. Un jā, nopirkām ar beigtu tiltu, sarūsējušu tiltu. Uzlikām jaunu tiltu. Kādas bremzītes mums ir. Mums vēl jānomaina arī amortizatori. Tie arī būs. Izpūtēji grib nomainīt. It kā teorēs viņš ir zalīts, bet skan ļoti dīvaini. Un saliekām aizmugurē jaunas bremžu trubiņas. Kroši aizmugurē mēs esam pilnībā visu savākuši jau un izdarījuši. Un vismaz ir ieguldīts kaut kādi, ja mēs ņemam kā rezervdaļu cenās, vēl kādu darbu. Es teiktu kaut kādiem visu tiltu. Nu, cik iedīgi, ka 400? Cik tilts varētu maksāt tāds nopulveros visām Tur jāaptur polibukses jau iekšā, nu varētu jāpēc 300 eiro. Nu, kā tas šā visu daru, kā 400 eiro. Jau esmu iestūms jau. Plus es iegāju zem Kapots LV, pasūtīju visādas loriņas, lai man labāka stūrēšana. Tad esmu pasūtījis stūras pastiprinātājiem eļas radiatoru, jo žurkām ir tāda problēma, kad izmet pāris nulles, viss tur uzsilst. Un stūra paliek cieta, regulējumos atbalstus. Un aizmugurē arī regulējumās ķegas, jo mēs uzlikām tiltu. Edijs saka, ka tur kaut kāda skrūva nav. Tagad mums ir riteņi, ja tā ieskatās, tad šitā stāv šķīvi, bet neko uzliksim ķegas un būs labais. Bet tas jau būs citā sērijā par šito pasākumu. Kopumā žurkai es dodu no tām, ko es dzīvē redzējis, vienu kādu sešnieku ar plusu laikam. Par to cenu vispār varētu dot kādu septiņnieku ar plusu, ne? Edī? Tu esi ļoti optimistisks. Nu nav tik traki. Pasieties vēl salons kā no visiem rekāriem. Bet kas ir ļoti reta lieta? Nu? Priekšēji 36. rekāro beņķu un elektriski regulējumu un apsildām. Tie nav no 39? Nē, tie 36. rekāri. Jā? Jā. Saprotiet? Man ir kaut kāda baigā ekstra. Mums jau šitās te eļas radiators. Eļas radiators. Un tad es šo mašīnu pa lielām tagad ikdienā braucu, izmantoju kā darba busiņu. Mums vienīgi nav apšūmas aizmugurē bagāžnieku.
īsumā kaut kā tā. Jūs jau gribat redzēt, kā tu viņam apakš noteikti sapavusi un metināti, jā, metināti viņi ir, bet caurumu nav. Grīdi taisni, kā jau īstam 38. Briesmīgi, bet, Pastieties. apskats inspektoriem vajag tādas lietas. Es sačakarēju visu skatu. Piedod, ja sanāk laika. Davai pacelsim augšā. Kroši, nāksim apakšā, pasīsimies, kas te mums te ir. Palējām, kā jau teicu, tilts ir uzlikts ar visām palību buksēm. Tiltu noņēmām, bāku mēs ņēmām, mēs neņēmām. Nē. Visu notīrījām, visas rūsas, visu jau aizmagaru esam jau nopūtuši pa lielam. Ir pasaulē īsākais redaktors. Es varu pat reāli braukt ar 5. ātrumu pa pilsētu un uz Sotaku ir 4000 pāri apgriezieni īstenībā. Es nezinu, tik īsi. Neejam tālāk. Jep, gandrīz taisna grīda, bet caurumu nav. Tāpatās arī otrā pusē. Un arī uz dankata mēs varam pacelt. Tā kā tas ir ļoti liels plus. Varbūt ir kaut kādi tādi sīkumi. Kaut kas ir uzrūsējis trubiņas, bet to varbūt ar laiku, iespējams, ja ziema izdzīvos, nomainīsim. Tad, kā jau es teicu, šitās te mainīsim regulējumās pēc apskats. Bet es it kā nopircis esmu jau, lai apskatu varētu iziet, bet to citā sērijā laidīsim. Izpūtēju bišķi pārtaisīsim. Un kas te mums ar motoru? Motors īstenībā labs tāds nav, nenopuņķojies. Kaut kāds bišķiņa ēļītis ir. Bet nekas tāds traģisks. Vismaz kā apskatē neko neteicu šādi. Jā, mums zirneklis vēl jāuzliek. Vai būtu polvers. Kaut kas arī mainīts. Mums ir ventilators atsevišķi, ko Edijs uztaisīs uz pogu. Ja žurkām patīk bišķi uzsilst, tā mēs liksim kevlāra pannu. Kevlāra aizsargu līdz pat vidum. Ies. Un kaut kā tā, es nezinu, rakstiet komentārā, cik jūs dodat balvas. Kāda vaina, es zinu, ka tā ārka laikam ir iemetināta. Šitā puse, jūs redzēju, kaut kur metināja vieta bija. Edī, kā tu novērtē stāvokli? Paši gāžamā ir itī labs aparāts. Apriekš kā nē? Nav. Apriekš kā nē? Apriekš muzeja nē? Īsti tāds variants jau nav, bet... Vēl jau nav. Jo, karoči, mums ir plāns tāds, ja ziema izdzīvos, tad vasarā gribās jau kaut ko smukāk uztaisīt un arī uzlikt kaut kādu trako bodīkīti, diskačus un tā tālāk, bet tas ir vajadzīgs, nezinu. Tu pārskrūvēsi bremštrubu? Pārskrūvēšu. Ja viņam nepatika arī iet pārpus. Jā, es suport un uzliks pa otru pusi, lai viņi iet. Skatāmies godīgi. Pat ja mums neieliek divnieki, mēs tāpat uztaisīsim tā kā vajag. Un pa šito te iedēju laikam, jā. Vēl es īstenībā nevaru izdomāt, ko darīt. Atstāt koilus uz ziemu vai uzlikt kaut kāds amortizators. Tad es saku, baigies peso. Nebeidzās tikai ar to, ka tu nopērc amīti. Vai vajag atsperi, vai vajag atbalstu, un vēl tādas features. Un ir vēl viena svarīga lieta, ko vajag, kad tu taisi bīteri. Atceries, ja tu gribi labāk pagāst, nedomājot par to, kā tu tiks ārā no grāvi, vai kas tev izvilkt, vajag vienmēr pārbaudīt, vai varam ieskrūvēt cilpas, lai nav tā kā Robim, kad izrauja visu purnu ārā un aizmugurē vai cilpu strādājoši. Bet to mēs vēl tikai skatīsimies, un es ceru, ka mums tur nevajadzēs domāt tagad galvas sāpes kaut kādas, ka tur jau viss būs kārtībā. Bet, zinot ar žurkām, visādi var. Kā jums liekas, kas tas ir? Man tas izstās pēc lodes. Kroči sports turē, lai signāls būtu, šitādi pārēji bija uztaisīti no lodes. Iedomājieties, čaļiem izdomu šito te ņemties tagad. Visu cieņu. Tā, mums jau ir daudz, kas izdarīts. Pa lielam praktiski palikts ir stūri nomainīts. Un man liekas, ka viss. Un pasies, kas mums vēl tagad ir. Mums ir daudz podziņas. Paskatieties. Un pat strādā. Tā vēl jādabū klāt šitie. Mums strādās arī apsildi beņķi. Baigi labi. Uzliksim stūrīt. Jo signāls mums ir. Tas mums ir. Viss mums ir. Un mauksim uz apskati. Bet stūrīti mēs ņemsim no. Kroši jāsaka Robčikam, paldies par stūrīti. Es pat nezinu, varbūt tā ir pat manējā, jo es uzliku viņam, lai apskat var iziet. Tagad uzliksim arī manēju žurkai, lai var apskat iziet. Ko tu darīji? Nesaka Robim tikai. Es jau pateicu jau viņam paldies liels, kad ar viņu stūri. Tā ir viņa stūri vai tā ir mana stūri? Vispār tā ir mana stūri. Tā ir tavs stūri. Karoči. Nomainām stūri un mizājām. Tā Edijs jau ir izbraucis ārā, viņš kaut ko jau ir uztaisījis laikam. Ko tu dari? Smir pēc degvielas.
Tā ir žurka. Kā tu nosauc man žurku? Es saku, izskatās baigi labi. Jā, nu. Nu, noregulēja Lukturs? Ar ko? Vajag tā, lai šļūts. Slāps nost? Tā jau ručaks būs. Vismaz kaut kāds. Tā mums vajag dabūt, ka slāms noregulē un... Kroši mums te prikuli notiek atkal. Servisā nekad nav garlaicīgi. Bijām žurīti aizduši pie ulu, lai gaismas noregulē. Gaismas noregulējām, bet kaut kas tur sākās čakarēties elektronika. Bet man pazuda pēčka, pazuda spidometrs. Tev pazuda aķī. Un Edijs saka, aķīts vienkārši nomira. Es saku, kā tā vienkārši aķīts nomira? Viņš saka, nu jā. Kāds Edija ir, kad vienkārši aķīts nomira? Man viņš šis laiks stāvēja ar ieslēgt aizdien. Bet es viņu normāli pielaidu ārā. Vienmēr mehāniķiem vienmēr ir attaisnojumi. Vismaz Lukturu noregulēt, vajag salādēt aķīti. Komentē. Nomaina aķīt. Nedirs. Man nogalināja aķīt sanāk. Kāpēc es? Viņš jau bija nomira. Kroči aizdoma ir uz švaka aķīt, vai nu arī Edijs testējot visādas gaismas un visu pārējo bišķi palādējies ir un tā tālāk. Atstāsim uz nakti, lai lādējās un tad jau maucam. Kroči mums plānu maiņu, nelādēsim aķīt. Pasūtīsim vienkārši jaunu un šito ieliksim kādā mazmotorā, jo man tur ir viens projekts uz mazmotoriņš. Ejam interkārā un sūtam jaunu aķīti. Nav kaut kārtējās izmaksas priekš bīteri. Nu, Edī, grūti bija sataisīt visu. 8 divnieks sataisīt grūti bija. Easy game. Vieglāk sēž to sprojot vai žurku? Redziet? 90. Tāpat žurku. Tas pats, kas sēž. Atkarībā kāda žurkai problēmas, ne? Nu ko, laidīsim uz apskati. Viss ir sadarīts, viss izdarīts, viss divnieki sataisīt. Pastīsimies, vai instruktoriem patiks, ko esam izdarījuši un kā esam izdarījuši. Mazāt jau nomazgāta, bet būs jau labi. Un mums būs arī ciemiņš līdzi. Pieteicās braukt. Un tās būs osītis. Man viņa patīk pekši pakaitināt. Tā kā tu redzēsiet. Viņš ir tāds viegli uzskaitināms. Vai nav? Nu ko, vakar es nevarēju pielaist. Ielikām taču jaunu aķīti. Pareizi. Viss notiek. Mizāsim. Šis tas čalis, ko nedrīkst baigi kaitināt, viņš reiz baigi uzvelkās. A, kur tu ies tagad? Panāc šurp! Viņš jau mūk jau. Moš klausīts kādu jogu izmetīs. Kas tas tagad bija? Domā, ka bīters ir tikai netīrs? Sūdā nāc sēdēt. Kā tu teici? Sūdā. Teici čalis, kas brauca to Audi zaļo. Mašīna. Tam, kam vēl melnā apskatī. Mašīna. Kārtīgi. Un kas tad tev ir? Ko? Arī melnā. No. Bet mēs brauksim mēģināt dabūt zaļo. Davai, zaļo. Paprasīsim zaļo, davai. Gudrs tu neesi. Nu, kas ir tas viss zaļā? Ir melna un ir zaļa. Tā nav zaļa. Jā, paskat, jo, kas skatītājiem teica, ka man ir viesis būšu studijā. 3.6. mēs varētu live stream taisīt, nu kā, kad ir viesi. Jā. 3.6. Napti, sūd neiet. Viņš neiet, tas beņķis. Viņš jāstais vēl. Kas vēl BV neiet? Es nezinu, pagaidām viss iet. Kas jau tev tur iet? Es tā ceru. Ka nav mums priekš. Es zinu, ka muzons vairs neiet. Uzsver. Visu laiku gāja. Kroši Osis man piesienās, kad nedrīkstot iet ar izolācijas lentes stūru notīt. Kur tu piesieties? Un man reāli muzons neiet vairāk. Edī! Un mums šitā stūru uzlikt. Tieši tik taisni. Bet to jau apskatēt, jau pofīgi, man liekas. Kroči, es tev visu laiku meloju, Oskar. Man nebija 5 divnieki, man bija 8. Labi. Ej, dirst. Kas tad ir? Pilnīgs musars, nu. Kāds musars, tur nekas slikts nav. Es skatītājiem arī parādīju, ka tur nekā slikts nav. Gaisa pilveni ielikt? Jā. Kur? Reiku? Bet jau Lukturam neko nedarīja priekšā. Darīs, noregulēju. Te nav izdarīts. Kur nav izdarīts? Nu, parād, kur atķiksēts. Nu, nav atķeksēts, tāpēc, ka mēs to nedarām. Nu, nē, ir atķiksēts tas, kas ir izdarīts. Es braucu pie savu kaimiņu un viņš man visu saregulēja. Man sauģiks iet labāk jau. To mēs pastīsimies tad, kad tu nolīgs blakām. Tu lītās nolikt. Davai! Jūs gribētu redzēt 2.8 Quattro Audi pret 3.8 žurku 2.8. Tafkas jāliek jau. Davai komentāros. Osī, tu mēģini maģīt man palaist?
pataisīt. Vai liec viņu apakaļ, pēc tam paprasīšu Edijam, kāpēc vairs neiet. Ko vajag sajāt? Bļā, kur daudz mašīnas īstenībā, tāpēc, ka piekdiena paļot bombu. Nokaitījās, man dabūs pašā. Un ko tu tagad turot viņu un anonējot, domāt, tagad ritīgi sataisīs viņu? Nē, nu paldies par tavu centību, bet nekas joprojām neiet. Palas? Ko tu nesaproti angliski? Tu jau esi tajās laikos gāji skolā, kad tikai krīviski runāja, ne jau angliski. Nu, pasaki man kaut ko angliski, jo tu tā māki. Angliski? Nu? Ko nu? Pasaki kaut ko. Es mašu varētu burnaut viņu uztaisīt. Ātrāk palaidīs man uz apskatu. Kurš nostāvēsim rindu un... Ausīts dabūja apskatu vai nedabūja? Dzies, es dabūju. Jā, es dabūju lūgties, jo mums bija divi varianti. Ročeks knap, čāls rāva ar abām rokām. Un tā tikai izliec no stenda. Un gaismas pārbaudot nedeg viens tālais. Tad es tur bišķi paķimerējos un aizgāju tā štēle. Tā kā mums ir jauna apskata uz veselu gadu. Un plusā mums ir 4 vieninieki, bet nu, tie jau bija iepriekš jau. Kādēties? Grāpa mašīna kopā turās. Tu par savu Audi? Nē, blēd. Bet mums ir apskate. Nu ko, tagad apskate mums ir un brauksim pie garā. Mērīsim jaudu šitam vērķim. Un mērīsim jaudu taksim. Voila! Taks savā laikā šito mašīnu esmu daudz ko darījis. Tāpēc man bija plāns arī uz viņu, kad atjaunošu un dabūšu uz ceļu. Eidī, taks ir uz pacēlāju un pat var pacelt? Jā. Nu, bija vērts viņu celt vai ne? Man liekas, vērts būtu tev man viņu notirgo. Viņš ir tik labs? Nu, ejam skatīties. Nē, katrā ziņā jāmet, nekas nav. Jā? Nifigā. Bet pieliec smuki? Jā. Būs apgriezieni. Te nost kaut kā degvielas bāks ventilācija. To nevajag. Ej, šis ir labs. Pasīs, kā tā grīta izstāsta. Jā. Daudz labāk nekā... Tu biji iedomājies. Jā. Es domāju, ka te būs pilnīgi kapa. Redz, kādiem ko ar rastniem amīši. Kroči, jā, un šito taksīti viss kaut kas ir piedzīvots, braukts un ņemts, un viņš ir bišķiņ arī tēdzis, bet viss kārtībā, visu sen sataisīt. Šeit bija 8 iekšā, un pa lielam viņš ir pagaidām atstāts kā rezervas daļās. Priekš man bīteri, bet arī jūs dzirdējāt, ko mehāniks teicis. Viņš saka, es gribu to mašīnu. Ja man plāns ir šo to paņemt no viņa un likt kā tirgoties, vai ir atstāt vienkārši rezervas daļās. Bet ja jau viņš ir tik labs, pa lielam varbūt arī var šito uztaisīt. Arī uz apskatu. Un tad Edijam pārdod. Es pats varu apskatīt. Jau, bet baigi labi, kad nav nekas jāmetina. Es biju domājis, ka būs sliktāk, un viņš arī rūts, nereāli krūti īstenībā rūts, šauķu rūguņas un tā tālāk. Tic, cik daudz, kas salonā jāiegulda, un ir nodokļu parāds 280 eiro, bet redzējāt, grīda vesela, tiltu vietas vispār izstījās diezgan svaigi. Tā ka jā, es viņu biju ielicis te kaut kad vispār tirgoties pa 1900 un neviens negribēja. Bet te bija braucēji pa pusotrīt pakaļ, bet tā arī neviens neatbrauc, tāpēc es atmetos un nav ko starp citu ar ne mini rallijā, bet vienā sprintā ar šito gandrīz top 3 tika iekšā. Edī, tu esi arī pārsteigts, jā, tāpat kā es par stāvokli. Jā, es domāju, ka viņš tur stāvot, tur tā grīda būs pilnīgi čābīga, bet ir ok. Pasās viņam pat āķis ir. Manā dzīvē dārgākās riepas 15, ko es jau kādā spirtu. Un tas mums ir Michelins Nord 4 ar nagliņām. Un vēl pats labākais dabūju no Kanēļa kunga. Pilnīgi jauns nelietots R15 bleķinieks. Un vispār plānā bija Style 32 15, bet es tur biju kaut ko sačakarējies meistarībā. Naglim bija tikai izrādās 16, tāpēc dabūju ņemt bleķinieku. Jū, bet man patīk tā tilta vietas, kā labi izstāv. Daudz labāk nekā sarkanajiem. Labi, tur mēs visi esam sataisījuši. Un grīda kaut kas jau darīts ir, bet kroči ir viela pārdomā. Rakstīt komentārā celt augšā, vai kādam pārdot, vai varbūt Edijam, kā alga izmaksāt. Jūs jau varbūt priecīgi neiet, jau alga izmaksā, piemēram, bīteri. 2,8 dvēseli. Mums ir tūkšgaits problēmas, bet tas jau bija sen. Kad uzsils, tad pazūd. Man šito te vajadzēs priekš man bīteri. Mums šitās te kapat turāmais, sanā nenāk līdzi. Tā kā jā, kā jau Edijs teica, pielietas pusapgriezienu, uguņš šauj, viss skrien ārā skatās. Būs interesanti. Kā tev pašam liekas, kas būs? 2,8 čipsots, niknāks vai 2,8 strokers? Kročedijs paņēma taksijā, aizbrauc testdrēvā, kaut kas tu bam bija pamačī, un pēkšņi klusums. Nezinu, ka kaut kas notika. Gaidam viņu apakaļ.
No? Mās ķibeli, aķīts nokrita. Es tad domāju, brauc un pazūd skaņa. Nu, kāds sajūtas pēc saviem laikiem? Bļē, viņš labi iet. Labi iet, vai ne? Brīk, kā viņš atšau, man vajag šitām te tādu pašu skaņu. Kā jau 2,8? Nē, viņš labi iet, ja viņam viss kārtībā. Tā kā kaut kā tā, dzirdējāt, kā domā, kam būs vairāk zirgi? Taksim būs vairāk zirgi? Nopietni? Pēc sajūtām tā liekas? Vai tāpēc, ka vienkārši viņš ir skaļš šī? Nē, viņš labi iet ar trešo mierīgi. Jā? Pau! Nu, labrīt! Šajā skaistajā sestdienā esam atbraukuši, mērīsim jaudu bīterim un taksim. Bet kas tad būs jaudīgāks? Strokers vai standarta 2,8 ar ķūnētu vadību? Labi, kad nav mums tālu jābrauc. Tā jūs jau pa lielam varat likt jau komentāros stāvkas. Tad kas tā ko? Nu, vispār cerams jau, kad mašīnas izdzīvos, nebūs nekādas problēmas. Es baigi pārliecināts, ka izdzīvos, ka nebūs baigās problēmas. Tas šbek, 36. viņi vienmēr dzīvo. Ejam pie garā paciemoties višķi. Jā, un tā kā man kaimiņos ir nežēlīgi kruts jaudas stends, tad man tālu nemaz nav jāiet un jāmētā jauda. Ja mums ir garais, kur, man liekas, svaigākais jaudas stends Latvijā točni. Un 4x4 pēc tam kruti, vai ne? Iesim apstīties. Brīd! Labrīt! No? Tavs jaudas stends ir gatavs 2 žurkām šodien. Izdīcinātājiem! Jā. Jā. Reāli kaimiņš vienmēr var jaudu nomierīt. Piedod, ka es tev sestdienā izvilku ārā. Tā dzīve. Ko darīt? Bet viņš pats gribēja brīvdienās, viņam piedāvāja darbu. Darba diena ir svētdiena. Jā, starp citu bija cīņa, mēs par nakti cēlos, skatījos, bet visi cīņa taisānām. Jā. Un tagad būs tas pats. Tas nav ekstētiņš. Nu jā. Un tagad tāda pats cīņa būs žurkām divām tagad. 2,8 pret 2,8. Garais, tev jau ir kaut kāds šujs? Šujs, nu pagaini, ķipa pilnīgi vienādi, jā? Nu, viens ir manējies ir 2,8 strokers, kas no 2,5 taisīts 2,8. Zeltenēs ir standarta 2,8 jau regulēta vadība. Nav, jā. Edijs vakar izbrauc ar taks, viņš saka, ka taks liekas, ka dafiga labāk iet. Taks pat jāsāks, jā? Jā. Tad būs motors slapot. Pastīsimies, ko rādīs cipari. Šo ejam gatavoties un braucam virs. Ko ir laiks manam bīterim, kam jauna tehniskā apskata. Dzīsim uz stenda un tad šitas būs pirmais, kuru mocīsim. Un es jau garējām teicu, es ceru, ka vismaz tuvu stokam būs zirgspēki. Nu labi, braucam augšā un skatāmies. Bišķiņ tāds stress ir arī, bet es domāju, ka būs labi, viņi jau izturēs. Tūlīt būs balīt, bet es atceries, mums jāpārbauda vispār vēļi. Garais tu tā sakau man, teiks, tu šis sagatavoji. Garais tev jau nav nekāda saltīt. Tā mēs uz darbēji. Šupam. Ja vispār te ir kaut kāda dīvaina eļļa ieliet, 10 vai 60, es nezinu, kāpēc tik... Nesaprotu, kāpēc žurka to ir pelnīgas. Jā, bet es jau esmu bišķiņu atšķēdījis, jo es pielēju vēl litru. Karoč, standarta žurkas setup nav. Žēl, maz eļļa. Pa vidu tikai ir. Tā aizliesim pakaļ eļļai. Viss būs čot. Nu, ko paņemam eļļīt? Tagad to pašu, ko iepriekš pielēju. Man šitas, īstenībā šitā ir pirmā pazīme, kad tas varētu būt strokers. Jo eļļiņā ir bišķiņ nokritusies. Upa, cik jāpielēj? Vai tad tev ir pusu uz galiņu? Nē, pusi uz pirmās līnijas, pišķi zem pirmās līnijas. Nezinu, gāz tik virsut. Starp citu, šodien pielaidu un man neiet loktīrītāji. Vienkārši nomir. Katru dienu kaut kādu prikolu. Noši tas šups nemaz nerāda pareizi. Nu, ko tas brīdis jau ir praktiski gandrīz pienācis, ka tūlīt uzrunāsim, cik tad ir jaudiņa sarkanajiem jaunajiem pienācējiem mūsu ģimenē. Garais ātri saskrūvēs, piestrapēs, viss ir droši, lai nav tā, kad mums sarkanais brīnums aizlido iekšā ventilatoros, bet es viņam uzticos, jo viņš tomēr ir profesionāls. Jaudas stenda piesējais. Nu, ko šeit pievilksim bišķiņu ekrānu tuvāk? Ekrāni ir divi, viens priekš šoferi, otrs priekš paša regulātāja. Te bišķiņ iestādīsim mašīnas parametrus, lai precīzāk cipari. Ja godīgi esmu nedaudz satraucies visā šajā pasākumā, nu ko garais kāp iekšā un laižā. Kādies temperatūru vai nekāp, jo viņam priekšā tas lielais ventilators, viņa atsevišķa vādu pieliks pie klēmes, viņš spultīs. Es viņu no sākuma paseldu, es nemalu. Kā jūs domājat, es tikšu šitajā tabulā iekšā? Jūs tas jau skaidās tā kā projekts, nu varbūt nav man, bet varbūt desmitniekā varētu tikt. Nav sodīgi priekš pirmā. Viss neskaitās. Bet es domāju, tagad vairāk silts motors un jauda nekā. Tagad būs baigi skaļi. Tomēr ir labāk. Pa 3 zirgiem.
4. spidometrā tev rāda 160. No. Jo, bet nebija sūdīga līkni tāda. Slikti. Tāda visu laiku vienmērīga, ne? Nē. Nav būda? Te, parasti, nezinu, vai trīnieks vai kā, te pašā sākumā te bija jābūt griezēji augšā, te jau bija jāiet šitā te taisa. Tas tā kā es teicu, ka no Dirzas, man liekas, pēc 3,5–4 tūkstoši jā, nē, skaties, tur iet taisni, šī vietā kaut ko uzmet to griezi, un es nezinu, kas te notiek, un te strauji vienkārši tā kā, pa kalnu uz leju. Un tas pats arī notiek ar zirgiem. Un, teiksim, to motoru, grūti pateikt, kamēr viņš nav saregulēts, vai viņi ir jēgas griezt līdz tiem 7400. Kurš mums ir kaut kas jāskatās, motorā? Programma, vanosiem, te ņēļo. Vanos nestrādā? Kurš mums ir daudz kaut kas, ko darīt, bet es uzskatu, ka zirgi pa lielam iespējams nenorogulēt ar kaut kādiem sīkām tehniskām lietām vanus. Ja visu to pareizi izdara, ja regulē, nevis met kaut kādu gatavu failu iekšā, jā. Noteikti, jā. Motors ir dzīvīgs, vismaz izklausās. Šito mēs esam beiguši, tā saprot, jā? Nu ko, ir laiks veterānam. Kroči viens ir izdzīvojis. Kārēvim šis ir tā kā izbijis tāds samurejs kārtīgs. Es domāju, ka šis arī izdzīvos. Bet cik viņš jauda parādīs, tas man interesē. Tad mums, lai taksi braukt, mums vajag īstenībā paņemt vienu svarīgu instrumentu. Tā ir plēve, jo tur ir ļoti slapš iekšā. Viņš visu laiku stāvējis ārā. Beņķis ir pilnīgi, totāli slapš. Šis ir īstenībā labākais variants, ja gadījumā negrib, lai tev dibentiņš ir galīgi slapš. Iemačīsim aizmugurē, pieliksim klēmi aķītīm, lai vispār varam pielaist. Man jau iekšēji liekas, ka taks būs tomēr ātrāks par sarkano. Pastīsimies vispār lekt. Jums ir mūžīga atslēga, jo viņi nevar izņemt ārā. Un jātur visu laiku apgriezienos, kamēr augsts. Grib slāpt nost. Tā kā ridīgs šis te muskuļu kārš tādu pop. Ko braucam? Tie gaņģi. Man reāli viņu žēl tirgot. Džonī, No? tās ir pilnīgs trisks. Domā izjukt? Apstācīgi. Aizmugurē uzlikt. Mērīs ar 3. Kroši garais saka, ka neķerās ar tādām riepām. Šā vienā pusē 195, otrā pusē 205. Jā? Tur ir karoči. Tas jau taksis ir. Jā. Kroši garais nevar pārsīvot, ka es esmu uzzins viņam mašīnu tādu, kāda viņi ir. Viņi izmanto visādām izvērtībām. Ko veterāns ir uzlikts uz jaudstenda, garais smuki atsējis, garais saliks tagad visus iestatījums tāpatās kā sarkanajam riepizmērs. Izsildīsim kārtīgi motoru, kārbu, redaktoru, tā lai mums visi forši droši. Kā jau redzējāt, mums bišķiņa neatbilstība ir par riepām, bet es domāju, ka noteikti tiksim galā, jo mums šī mašīna atsiet. Kas tad galā var īstenībā notikt? Visi turīšķus un bliežam vaļā. Zemes virsū. Kārtībā, ne? Viss kārtībā. Bet dzīves motors, ne? Atcies, kas tur bija līdz takas tirgoties, viss tur virs. Tas jau nojāts, tas jau neko neiet. Viņš ir gadu nostāvējis, vienkārši viss pa viņu ir aizmirsts. Start and drive, no oil Eļu leaks. nenomainījām. Vecā degviela gadu, kas stāv uzreiz ruļiem un rezultāts. Un nekūpēja, ne? Nekūpēja. Un zirgi pat ir vairāk nekā standartam. Un šauja labāk kā Kalašņikovs. Bet šauja reāli labi. Šauja normāli. Misija izpildīta. Mums ir rezultāti lapa, kas kur kā, kurš cik jaudīgs. Bet intrigai
atklāšu cipars otrā sērijā. Tiekamies!